Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kad, kur un kā. Šodienas rakstu vieta. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Jesajas 55. nodaļa, 9. pants. Šodienas pārdomas. Nesen apjautu, ka apzināti kopā ar Jēzu esmu nogājis pusi savas dzīves ceļa. Atskatoties uz šo laiku, saprotu, Dievam patīk rūpēties par mums, dāvājot mums negaidītus un pārdabiskus risinājumus. Bieži ir bijis tā, ka man ir tikai jāizdomā situācijas risinājums, un Dievs to atrisināja pavisam citādi. Mācītājs Rodnijs Hovards Brauns reiz teica: nekad nejautā Dievam, kad, kur un kā lietas notiks. Tu tik un tā nespēsi izprast Dieva ceļus. Tāpēc apņemies dzīvot pateicībā un pazemībā sava mīlošā debesu Tēva, visvarenā Dieva klātbūtnē. Atļauj viņam mainīt tavu sirdi un atspirdzināt dvēseli. Ļauj viņam klāt tavu galdu un vadīt tevi. Paļaujies un vēro, kā tas jau sāk notikt. Pārdabiski un pārsteidzoši labi notikumi kļūst par daļu no tavas ikdienas. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka reizēm ieciklējos jautājot tev, kad, kur un kā lietas notiks. Es uzticu savu ceļu tev un pateicos, ka tu dāvā man mieru un māci man pazemību un pacietību. Es zinu, ka tu mani ļoti mīli un dari visu, lai es būtu laimīgs kopā ar tevi, gan šodien, gan mūžībā. Jēzus vārdā.